Labdien! Mans vārds ir Kristīna Kursīte. Es esmu Cēsu alus darba aizsardzības un vides speciāliste. Šodien es jums pastāstīšu, kas ir nulles drošības politika, kā viņa radās, kā mēs līdz tam nonācām, kādi ir līdz šim sasniegtie rezultāti. Un priecājos, ka esat ieradušies šeit klausīties manu stāstījumu. Sākšu ar to, ka Cēsu alus ir Latvijā lielākā ražojošā alus darītava, un mūsu vīzija ir būt attīstības līderim dzērienu tirgū Latvijā. Mums ir nodefinētas 5 vērtības mūsu polka, kur viena no vērtībām ir atbildība. Atbildība pret sevi, atbildība pret savu darbinieku, atbildība pret savu tuvāko, kas darbā ir kolēģis. Tas ļoti sasaucās ar šodienas tēmu par nulles nelaimes gadījumu politiku. Galvenie veiksmīgs un attīstības pamati, jūs arī šeit varat redzēt, kas tie ir. Un runājot par to, ko es šodien stāstīšu, jūs redzēsiet, ka tā viennozīmīgi ir nepārtraukta attīstība, ka tā ir darbinieku attīstība, tā ir līdzekļu investēšana darba aizsardzībā, vides uzlabošanā, pašos darbiniekos. Tas ir rūpes par saviem darbiniekiem, jo Cēsu alus galvenā vērtība ir tās darbinieki. Tātad nulles nelaimes gadījuma politika. Kāpēc tā radās, kas tas tāds vispār ir? Bija tā, ka pagājušā gada pavasarī, ļoti īsā laikā, 2 mēnešos, mums notika 3 nelaimes gadījumi. Visi 3 notika loģistikā, noliktavā, visi 3 bija saistīti ar iekšējo transportu. Protams, traki, ārprāts, nezinājām, ko darīt, ar ko sākt, ko iesākt. Protams, tā turpināties nevarēja, tas bija jāpārtrauc tūlīt. Kā mēs sākām? Sākām ar to, ka es kopā ar vadītājiem, iesaistot darbiniekus, iesaistot visas ieinteresētās puses, veicām tādu kā brainstormingu, kā metām visādas idejas pa visām jomām, skatoties, kas ir noliktava, kāds darbs ir noliktavā, jebkuru darba vietu skatoties, ko varam uzlabot, ko varam darīt labāk. Bija trakas idejas, bija visādas idejas, arī idejas, ko pamēģinājām, kas neizdevās un neveicās, un meklējām citas. Visi šie pasākumi, šobrīd tas plāns izskatās pusmetrīgs Excel fails, kur katra sīkākā darbība, ko mēs izdarījām, kas bija plānota, kā izdarījām, kā veicās, tas plāns ir tāds milzīgs termiņi, atbildīgie, kas notiek, kas ko dara. Un tā šī rezultātā nonācām pie šīs nulles nelaimes gadījuma politikas, kuras mērķis galvenais ir, lai mūsu darbinieki sveiki un veseli atgrieztos savās mājās. Un darbinieku iesaista loma šajā ir tā, šis sauklis sarkaniem burtiem, esmu atbildīgs par to, ko redzu, dzirdu, zinu. Šis ir, manuprāt, piekritīsiet darba aizsardzības speciālisti, vadītāji, ka bez darbinieku iesaistes mēs nevaram daudz kur tālu tikt. Ir jāiet pie pašiem darbiniekiem, ir viņiem jāmāc tā apziņa un jāceļ tā zināšana, ka viņi jau ir tie, kas nosaka to darba vietu, viņi vislabāk to pārzina. Viņi var man pateikt, kas tur ir, kas tur nav, ko tur varētu labāk. Tāpēc esmu atbildīgs par to, ko redzu, dzirdu un zinu. Lai ziņotu, tā arī bija tāda interesanta lieta, lai saprastu, kas tad ir tās lietas, kur tad ir tās neatbilstības un kur tie iespējamie gadījumi. Tad mums Cēsu alus šīm bija jau gatava platforma, man tikai vajadzēja pielikt klāt savas darba drošības lietas. Mums ir savi unikāla iekšējā ziņošanas vietne, programma Arrow, kura pamatā ir par bojājumiem, tu var ziņot par bojājumiem, par iekārtu, nepieciešamību uzlabot, tādu vairāk kā remonta ziņošanas programma. Bet es
ierosināju un izveidojām šo, ka, ja uzliek izpildītāju darba drošība, tad ir iespējams izvēlēties divas izvēles, ja, kur jebkurš darbinieks vai no sava datora vai arī no sava vietāluņa var paziņot, nekavējoties. Viņš iet, viņš var nofotografēt, var pievienot fotogrāfiju šeit, teiksim, bīstamai vietai. Ja? Un arī man ir, es saņemu datorā, es redzu savus uzdevumus, savu darbu plānu, par ko cilvēki, kas man tur ir sakrājies, par ko cilvēki sūdzās. Tās augšējās divas bildes ir piemērs no mūsu iekšējām apmācībām, kuras mācīja darbiniekus atšķirt, kas tad ir tā bīstamā situācija un kas ir gandrīz noticis nelaimes gadījums. Ja? Mums tad ir jāizķer šīs lietas, lai nerastos nelaimes gadījumi. Jau viņas jāparāda šīs situācijas pirms. Nu, un tad tas sniegs un tā bedra, ja? Divas bīstamas situācijas. Tad šo arī, pēc šī var jau redzēt, ka tur ir tādi interesanti jau uzdevumi. Gāja pa koridori un kāds vērs strauji vaļā durvis un gandrīz notika gadījums. Ja? Par to jau es varu būt priecīgi, ka tik augstu jau, tik tālu jau darbinieki ir uztvēruši to domu un ziņo pat par šādām lietām. Tad par būtiskākiem uzlabojumiem, ko mēs veicām tad šī visu lielā plāna galā, tieši runājot par noliktavu, tā bija droša pārvietošanās. Iepriekš gājēju ceļu teritorijā nebija apzīmēta vispār, bija tikai šur tur braucamā daļa. Tad šobrīd ir nokrāsot gandrīz 7 kilometri pa visu noliktavu, viss ir atzīmētas, jūs redzat, ir gājēju ceļš ir atzīmēts ar pēdiņām, brauktuvis viss ir nodalīts, ir gājēju pārējas, ja, šeit vizuāli ļoti labi to var redzēt, kur agrāk nebija nekas, un tagad ir skaidrs, pa kuru pusi vai kur man ir jāpārvietojas. Arī rampa, mūsu karstais punkts, par to vairāk pastāstīšu arī vēlāk, arī apzīmējām skaidri, kur iet cilvēki, kur brauca transports. Protams, šajā vietā viss pārklājās, ja, bet tomēr cilvēks iet pa šo vienu apzīmēto savu ceļa daļu. Tad viens kas sākumā likās, ka tās idejas meklējām internetā un visur no piemēriem, no pieredzes, šis likās viens ārprāts, tas ir tik dārgi un tālā nākotnē varbūt. Bet sarunu ceļā, dažādas vienošanās, un mūsu autoiekrāvēji visi ir aprīkoti ar šo te Blue LED Spotlight sistēmu, ka 3-4 metrus uz priekšu, braucot autoiekrāvējiem, var redzēt, ka viņš tur atrodas. Nākamajā slaidā būs neliela filmiņa, neliels gabaliņš no mūsu filmas, kas arī radās beigās šī visa pasākuma beigās, filma par drošību noliktavā. Un vizuāli labāk varēs redzēt. Transportējot apjomīgas kravas, labākai redzamībai brauc atpakaļgaitā. Ja redzamība uz priekšu ir apgrūtināta, sevišķi lielas kravas dēļ, brauc atpakaļgaitā, lai redzētu, uz kurieni brauc. Jā, tas bija, lai vizuāli labāk parādītu zilos starus uz auto iekrāvējiem. Tad jau manis pieminētais mūsu karstais punkts rampa, kur notika 2 no tiem nelaimes gadījumiem iepriekš. Tad tā kustība uz rampas ir tāda, ka tā kā no 3 pusēm ir rampa un divas iekša noliktavas ceļi. Tad to vienu pusi, kur bija iespējams, kur, kā jūs redzat, tagad ir 2 logi, caur kuriem var redzēt aiz stūra, ja, kas notiek, kas brauc. Iepriekš vienkārši siena, neko neredzam, braucam, ja, kaut ko uzpīpinam, tā.
tagad ir pārredzama šī puse. Otra puse ir gudrais signāls, kuru mēs vēl šodien mēs vēl esam vienīgie Baltijā, kuriem ir šāds signāls uzstādīts, kurš redz no abām pusēm, ka tuvojas cilvēks un ar gaismas signālu brīdina par to, kad aiz stūra atrodas, ir objekts kustībā. Iepriekš nekad neviens nevalkāja vestes atrodoties noliktavā. To mēs arī ieviesām, ka tikai noliktavā un uz rampas drīkst pārvietoties tikai atstarojušā vestē. Šis nebija tā, ka visi nākošajā dienā lietoja vestes un tā. Šis bija diezgan ilgs tāds pasākums, lai visi arī ārpakalpojums sniedzēji šoferi ievērot šo noteikumu. Un saviem darbiniekiem es stāstīju, ka ik viens ir atbildīgs par to, un ja jebkurš cilvēks, kurš strādā noliktavā, redz, ka kāds cits nav uzvilcis to vesti, tad viņš ir tiesīgs viņam iet klāt un aizrādīt. Tāpat arī drošas griešanas naži mūsu darbiniekiem, visi strādāja parastajiem, iegādājamies drošas griešanas nažas, arī nebija tā, ka viss uzreiz, katram bija abi 2 nazīši kabatā, un tad ar vienu, kur ātrāk, un tā. Bet šis arī iegājies. Un drošības cimdi, pretiegriešanas cimdi, par kuriem arī esmu dzirdējis tikai labas atsauksmes. Iepriekš mums bija tikai parastie kokvilnas cimdi. Šis ir arī viens būtisks darba vides, būtisks ļoti, ar ko varam lepoties. Uzlabojums mūsu ražošanas procesā ir daudz stikla lausku, stikla atlikumu, kuras iepriekš cilvēks stāvēja pie konteineru un sita ar āmuri. Brilles uz acīm, kā ekipējies un sita ar āmuri. Bet tagad mums ir šāds stikla smalcinātais, ko paši izprojektējām, izdomājām. Arī negāja tā, ka uzreiz, kā viņi uzstādīja, tas mums derēja un bija, bet diezgan ilgi gāja, bet tagad darbojās tā kā mums vajag. Protams, drošības zīmes, daudz kur tika atjaunotas, daudz ko salikts pa jaunu. Par darbinieku apmācību runājot, arī noslēdzām līgumu ar konkrētu mācību firmu, lai zinātu, ka kvalitatīvi darbinieki tiek apmācīti. Tāpat tās video instruktāži izveidoja no mūsu piemēriem, kas ir fiksēti video kamerās, kur kādas varbūt neprecizitātes. Un iekšējās apmācības ļoti daudz par šo tika veiktas, iepazīstinot visus darbiniekus. Šī pavisam jauna lieta iSight programma, kas ir uz autoiekrāvējiem, kas nodrošina tieši drošības jomā personīgu pieeju, ka tikai konkrēts cilvēks var veikt, kurš veic šo darbu, drīkst braukt ar iekrāvēju. To visu var vērot dzīvajā, no mobilā telefona vai no datora, caur programmu, kā darbinieks brauc, vai ir kaut kādi ietriekšanās notikusi, vai kaut kādas, arī kā tiek izmantots autoiekrāvējs, kāda tā noslodze. Un uzlabota arī tika darba vide, pilnībā izremontēta, pārtaisīta darbinieku istaba, radās arī velo novietne ar jumtiņu, arī daudz vairāk darbinieki izmanto līdz ar to velo novietni un brauc uz darbu velosipēdu. Smēķētava tika pārcelta ugunsdrošības dēļ arī uz citu vietu. Un tad tie rezultāti, kas līdz šim ir sasniegti, tātad neviens nelaimes gadījums gada laikā, uzlaboti darba vietas apstākļi, izveidotas video apmācības, kuras es izmantošu turpmāk visās instruktāžās, visi, protams, apmācīti, instruēti, un kaut kādā savā ziņā iedzīvināta uzņēmuma kultūra, ka mēs esam atbildīgi viens par otru, ka mēs rūpējamies viens par otru. Paldies! Labi, tagad jautājumu kārta. Jā. Jautājums ir tāds, kāda ir atgriezeniskā saikne, ja es, piemēram, ziņoju par iespējamo risku, ka
manam kolēģim ir novietota svece uz galda, un man liekas, ka viņš viņu aizdedzinās un var kaut kas rasties. Ja? Tad mēs zinām, ka var būt pamatoti šie gadījumi un nepamatoti. Un vai katrs darbinieks saņem kaut kādu atbildi uz to, viņi iesniegto novērojumu, ja? Vai tur, ka ir sniegs uz jumta vai kaut kas cits, vai svece uz galda, un cik ātri jūs uz to spējat reaģēt? Jā. Tas ir, par šādu lietu vai nu pateiks man personīgi vai ziņos tajā ziņošanas vietnē, un tad es redzu uzreiz, ka man tur iekrīt kāda problēma, ja? Es viņu, protams, risinu pēc iespējas ātrāk, visticamāk, šī gadījumā konkrētajā es sazinātos ar to informācijas sniedzēju, un mēs kopā dotos aplūkot šo darba vietu, izvērtētu, ja vajadzīgs pasauktu kādu vēl pakonsultēt palīgā, vai mēs tur atļausim to advents vainagu vai nē, vai mēs viņu dedzināsim tad, kad visi ir uz vietas, izvērtēsim to. Jā, lūdzu. Labdien, man arī jautājums par to ziņošanas rīku. Cik sapratu, tas nav jums speciāli izstrādāts, jūs izmantojat kaut ko jau esošu. Un kas tas ir par rīku, vai, teiksim, jebkurš cits arī viņu kaut kur var dabūt, un vai tā ziņošana, tad, cik saprotu, nav īsti anonīma, bet tas, kas saņem, uzreiz redz, kas to ir sūtījis, un tur tā ir tā, teiksim, tā ar vārdu uzvārdas ziņoja, nevis anonīma. Jā. Ziņošanas vietne ir unikāli mūsu uzņēmuma grupā. Es tik daudz par to zinu. No āras neviens viņā nevar ielagoties. Tā ir mūsu darbinieki tur var. Jā, tā ir mūsu tā unikalitāte, ka mums ir pašiem sava tāda programma. Un bija vēl jautājums? Jā, bija par anonimitāti. Jā, anonimitātes nav. Es uzreiz redzu, kurš to ir ziņojis. Vai darbinieki neiebilda pret to, ka nav anonimitāte? Jo tas ļoti bieži ir, es pateikšu, un tad... Līdz šim, nē. Jā, tad cik daudz ziņojumu bija? Kādi 11. Mums tā programma iet no marta. Un cik ir darbinieki? Pavisam 220. Bet man laikam no malas skatoties, šis ir uzņēmums, kur nav tā, ka pirms tam ziņošanas sistēmas nebija vispār. Tas ir vairāk kā rīks, kur vēl var ziņot, jo mums bija viens seminārs, kur piemērs no CSL bija, ka tad, kad jūs iesaistat darbiniekus, tad ir vienā brīdī tas moments, kad darbinieki jau sāk drusciņi pārspīlēt arī ar savām ierosinājumiem. Tad es īsti neatceros, viņi ziņoja, ka viņiem birstas, slotas, sari bija pa mīkstu vai par cietu. Vēl kādi jautājumi? Labi, tad teiksim Kristīnai paldies. Paldies.